Tu zini ko? Es tūlīt eju mājās. Bet, mīļā, kur tev tā jāsteidz? Vēl tā varēja uzkavēties kādu brītiņu. Nē, šoreiz pietiek. Vai tad tu nāksi mani pavadīt? Jā, labprāt, bet tad iesim te caur dārzu. Es tev parādīšu, cik skaisti zied mūsu ceriņi. Labi, iesim. Redzēs, kurš pirmais uzmeklēs laimes ziedu. Bet vai tur kāds nava? Nē, tu neviena nav. Mājas ļaudis guļ viedusā, bet tēvs un māte abi aizbrauc uz pilsētu. Tā, nu ko tu man uzreiz neteici? Tad jau es varu vēl piesēst. Protams, ka vari. Nē, iesim labāk dārzā. Uzmeklēsim kādu laimes ziedu. Bet, mīļā. Bet, nu nāc, ko tu kautrējies? Mēs tepat varētu uzmeklēt kādu laimes ziedu. Tepat? Kā tepat? Šeit taču nav ceriņu. Nu tāpat bez ceriņiem. Nu kā tāpat? Kā tu negribi mani saprast? Es domāju, ka tā būtu ērtāka skūpstīšanās. Ērtāka skūpstīšanās, kas vēl nebūs? Dārzā taču ir vairāk ērtības un plašuma nekā šeit šaurajās telpās. Nu, redzi, ar skūpstiem ir tā. Jo šaurākas telpas, jo ērtāka skūpstīšanās. Bet tas nu gan nemaz nav pareizi. Kas tad? Ai, nu tas, ka tu visu laiku runā un filosofi, un tā nedari. Ak, pareizi! Nē, man tagad nav vaļas. Nu, tik daudz jau vēl būs. Bet tagad gan es eju mājās. Bet, mīļā, kad mēs noliksim satikšanās randiņu? Randiņu? Nē, no randiņiem man ir ļoti baila. Bet kāpēc? Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka pagasts vēl nav pieņēmis darbā jaunu vecmāti. Kāda nekaunība. Bet nekas par to, jūs varat būt pilnīgi droši, jau šodien pat viņa tiks pieņemta. Mans kungs, kā jūs iedrošināties? Kā iedrošinos? Atstājuši durvis vaļā no prasa, kā iedrošinos. Saimnieka nav mājās. Kam jums saimnieka? Arī es jums varu parādīt durvis. Lūdzu! Studenta, nu nevajag jau uzreiz tik daudz uztraukties. Tas jums nemaz nepiestāv. Man pagastā vecākajiem rādīt durvis. Jā, bet pagasta vecākajiem arī nepieklājas būt nepieklājīgam. Nu, ar pieklājību šajos laikos nekur tālu nevar tikt. Ja es būtu bijis vairāk pieklājīgs nekā pienākas, diez vai es šodien būtu pagasta vecākais. Jā, to jau var domāt. Jā, bet kas tad jums bija vajadzīgs no saimnieka? Bet arī jūs, jaunais cilvēki, ja jūs gribat būt pieklājīgs un gribat skūpstīties, jums par pieklājību vajag vismazāk domāt. Nu jā, bet ko tad jūs gribējāt no saimnieka? Kur tad viņš pats ir? Viņi abi ar māti aizbrauca uz pilsētu. No šitā jau es domāju. Bet, nu, es pagaidām esmu viņas vietas izpildītājs. Nu, es gribēju par tiem sugas lopiem parunāt. Nu jā, par tiem gan es nekā nezināšu pateikt. Nu, bet pienāk lūdzu vēlāk. Viņi jau drīzāk būs mājās. Nu, labi, tad es vēl aiziešu līdz Lielmežiem, un tad, kad nākšu atpakaļ uz pagastnamu, tad pienākšu vēlreiz. Uz redzēšanu. Vai te jūs pagastmājā pieņēmat jaunu vecmāti? Jūs varat būt pilnīgi droši, jau šodien pat viņa tiks pieņemta. Nu, tas jau mums nemaz neinteresē. Nē, tas mūs nemaz neinteresē. Man jāiet tik mājās. Bet ko nu niekus? Māja nav zaķis, nekur neaizbēgs. Skūps jau nav nekāds zaķis, arī neaizbēgs. Nu, tāpēc man viņa daudzreiz ātrāk vajadzēja noķert. Nē, man bail, atkal kāds neuznāk. Te neviens nenāks, es par to varu galvot. Tu galvoji? Protams. Es jau teicu, atā! Sveika. Kas atkal tur pazājās? Jā, iekšā. Kā? Sveiks, draugs! Sveiks! Nu, man jau gan laikam jūs negaidīju. Sveiks, Paul, nu tevi tiešām negaidīju. Nu, nākat piesēž, draugi. Bet kā tu, Paul, par šo pus gadījies? Kā gadījos? Kā vienkārši, domāju, apciemot vecs draugs, pazīstams.
Redzi, pie Makša jau nodzīvoja veselu nedēļu. Tāpēc es domāju, cik ilgi tā var dzīvot pie viena. Jāapcimo arī citi draugi. Redzi, man jau kā rīdziniekam pavasar nav kur palikt, tāpēc arī tā jāklejo apkārt. Kam tev jāklejo? Tu vari dzīvot pie manis. Manam tēvam maizes, sviests, piens un krējums nekad nav trūcis. Jaudā tik es, tā kā vari dzīvot pie manis. Nu, redzi, cik labi. Bet ja nu tev atkal šeit bišķi apnīk, nu, vari nākt atkal kādu nedēļu pie manis padzīvot. Es jums ļoti pateicos, draugi. Bet kā nu es tā varu ēst, dzīvot un ēst? Kas tu domā, ka tev apetītes trūks? Nu, labi. Nu, tādā gadījumā mēs varam iet kaut ko pastrādāt, piemēram, kādu sienu pagrābt un jūrmalā kaut ko pamakšķerēt, kādas zivis. Un pie reizes paķersim arī meitas. Tās mantas jau šī pusē netrūkst. Jā, nu lieliski. Un arī es kādreiz atbraukšu jums piepalīdzēt. Mīļie draugi, es esmu jums ļoti pateicīgs par jūsu viesmīlību. Bet es patiešām to neesmu pelnījis. Tu labāk saki, vai tavam tēvam nav vajadzīgs kāds puisis vai sliktākā gadījumā gans? Nu, tad gan jocīgs cilvēks. Priekš kāda vēl tev strādāt, ja tu vari tāpat pazīvoties? Jā, priekš kam gan? Mīļie draugi, redziet, ja es esmu jums no sirds pateicīgs, bet redzat, ir viens bet. Kas par bet? Elizabete? Ne, no šīm lietām mana sirds vēl ir tīra. Bet kas tad tevi spiež strādāt, ja tu vari tāpat pazīvoties? Nu, redzat, ja es tāpat pavasari padzīvošos, tad nākamā nedēļ savas lekcijas nevar atsākt. Man pavasari katrā ziņā jāspēlna nauda. Nu, vai nopietni? Un es jau visu laiku domāju, ka tu tad tikai joko par to puisi un par to ganu. Nepavisam nejokoju. Es runāju nopietni. Bet klausies. Bet klausies, kas no tevis var iznākt par puisi? Ja man liekas, nezinu, kur uz zirgam priekšu, kur pakaļ atrodas. Tik krapjama nebūs, bet par ganu gan, man liekas, uzderētu. Ar cik gadu tev iestudē? Nu, ja labi ierauj, tad nākam rudeni cauri. Nu jā, tad jau par ganu arī vairs tu nedari. Padomā, nākamgad tu jau būsi dakteris, un tu vēl gribi ganos iet. Nu jā, bet dakteris es būšu tikai tad, ja šovasar iešu ganos un sapelnīšu naudu. Ja neiešu, par dakteri nebūšu. Nu, bet vai tad tavam veciem nav tik pie rokas, kā par lekcijām samaksāt? Ko nu par to runāt? 17. kategorijas ierēdnīts. Tas jau labi, ja pats var sisties cauri. Nu, bet tādā gadījumā tev tik vajadzēja kādu piemērotāku amatu atrast. Nu jā, nu pa kādu sanitāru, nu vai pa feldšeru. Nu jā. Draugi, jums ir viegli runāt. Bet kam tagad darbs jāmeklē, tas ir pazudis cilvēks. Vai tad jūs nezināt, ka tagad ir inteliģentas pārprodukcija? Un ikvienam tagad vienīgā nodarbošanās ir darba meklēšana. Bet kur tad lai atrod darbu, ja tāda nemaz nav? Nu, nezinu. Lai nu tik traki nu ir. Cik man zināms, mūsu pagastā nesen pieņēma jaunu rakstežu palīgu. Un šodien tiks pieņemta arī jauna vecmāte. Ja tu būtu agrāk atbraucis, tev noteikti tik rakstežu palīga vieta. Jā, jā. Un ja tu būtu jaunkuns, varētu šodien pat iet un pieteikties pa vecmāti. Jā, šo amatu jūs varētu smalki izstrādāt. Būtu šefti. Pagājuši ziemu es noliku eksāmenu dzemdēšanas mācībās, tāpēc šo amatu es varētu izstrādāt labāk nekā agrākās, nu, viss pārējās. Jā, tu zini, joks var iztaisīt smalkus. Jā, nemaz nesmējā. Nu, draudziņ, ko tad tu runā? Tu paņem palūko kāds lindraks un aidāls pagasnām. Nu, varbūt, ka pieņem ar. Jā, jā. Nē, būtu tikai lindrakas un dienāziet pieteikties. Un ja mani pieņem, tad es esmu vīrā. Nu, bet par lindrakiem tu nebēdā. Mana māsa ir skolotāja kursos Rīgā, un viņai drēbju skapī kleitas ir gana, tā kā var izvēlēties, kādu pašam tev tīk. Tepat blakus istabā ir. Jā. Nu labi, es eju, bet draugi, dodat goda vārdu, ka nevienam neteiksiet ne vārdu. Goda vārds! Nu, nevienam. Bet ja nu tevi noķer, nu tā joks. Vienalga. Vai arī tā. Redzat, draugi, mūsu dzīve ir pārāk ikdienišķīga, pārāk garlaicīga. Tāpēc katrs jauns joks, kas nāk no jauna klāt,
dzīvi padarīs tikai skaistāku un interesantāku. Es esmu ar mieru. Es eju. Labi. Jā, bet tu Maks paliec, te uzrauga, kāds neienāk un mēs iesim. Labi, ejam. Vai, bet, nu, zingām būs komēdija. Tas Paulis, nu, tas ir viens vēlna vēlis. Lūdzu, nenāk. Kā nenāk? Nu, tāpēc, ka šeit neviena mājas cilvēka nav mājās. A kā, tad jūs jaunais cilvēks nokļuvāt? Es esmu ciemiņš. Nu, es jau varu godīgi sakot tikai ciemiņš. A kur tad mājnieki pārējie palikuši? To es jums nu nevarēšu pateikt, jo, redzēt, es pats tikko ierados. Bet, ko jums vajadzēja no mājniekiem? Es, saimnieku gribēju satikt. Ko tad jums no saimnieku vajadzēja? Man? Nu, tā neko īpašs. Es domāju, vai nav aizgājis uz pagastmāju, mums jau šodien padomu sēdi. Ak, sēdi? Kādēļ? Varbūt jūs šeit tad pasēdēsiet. Nē, nu, jāpaskatās, varbūt, ka to kāds tomēr ir mājās. Nē, tur kungs neiet, tur ir absolūts tukšums. Nu, kas to var zināt? Nu, pagaidām. Redz, kā bija. Sveiki, Zauzlūdzu. Ko jūs gribat? Papus nemēs? Papus? Atkal Lūģa kungs! Kā te mums sēd? Sveiki! Lūdzu, piesēžat. Man liekas, šodien jums ir nolikta jauna vecmātes pieņemšanai, ne? Tā ir gan, redzēs, kāda būs atnākusi ar vai neviena. Nu jā, jūs kā padomas priekšsēdētājs, es jums varēšu, man liekas, vienu priekšā stādīt. Jā, gan, tu lītās. Kas tas tāds? Ak jā, nu esat pazīstami. Tas Spriguļu mājas īpašnieks, koktirgotājs, pagasts padomas priekšsēdētājs un Tiesas priekšsēdētājs. Un tiesas priekšsēdētājs Lūģa kungs un tas students no kaimiņu pagasta, Maksimiljāns Priede. Es ļoti priecājos ar jums iepazīties, Jā. cienīts padomas priekšsēdētāju kungs. Dzirdēju, ka jūs šodien pieņemot jaunu vecmāti. Tā ir. Un tādēļ atvedu līdz savu radinieci, kura gan vēl ir ļoti jauna, bet ļoti jau pieredzējis vecmāti. Tā, tas nekas, nu kur viņa ir? Jūs meķējat? Jā, labprāt. Redzat, cienīts padomas priekšsēdētāja kungs, es gribēju lūgt, vai jūs nevarētu atbalstīt viņas kandidatūru vēlēšanās. Nu, kāpēc ne? Ko jau es saku? Tas ir tikpat kā āmen baznīcā. Tas būtu ļoti laipni no jūsu puses. Jā, tas būtu ļoti pieklājīgi. Redzat, cilvēks tik tāļu nācis, ja? Un ja nu vēl nedabūtu darbu, nu, vai tad tas ir cilvēcīgi? Nu, kā tad? Nu, es taču saprotu, bet nu, kur tad viņa ir? Nu, viņa tūlīt būs klāt. Nu, tas jau no manis atkarājās gan. Bet vai tomēr vēl no kā neatkarājās? Jā, vai pagasta vecākajam arī tur nav sava teikšana? Nu, reizēm jau godīgi sakot, šīs spārdas gan man pretīm. Bet mēs vismā esam labi draugi. Un ja es viņam piekrītu, tad arī pārējie piekrīt. Bet vai mēs nevarētu tomēr arī ar viņu aprunāties pirms sēdes? Kāpēc ne? Viņām, godīgi sakot, jau te jānāk garām būs. Nu jā, viņš jau te bija pirmīt ienācis un teicās aizējam uz Lielmežiem. Un atpakaļ nākot ienākt, bet Tā jau viņam drīz te jābūt šurpulā. Nu jā, bet varbūt jūs varētu iet ārā viņu